mums kopuma, kā sabiedrībai šķiet, ka ļoti tādas kompleksas, sarežģītas problēmas var atrisināt viegli, ātri un ar vienu šāvienu. Šim adaptīvajam, kompleksajam problēmām nav šāda risinājuma, un tam ir jābūt gatavam. Un runāt par to īstenībā atklāti ir ļoti bail, jo tu īstenībā nevari prognozēt rezultātu. Tiešām var arī būt tā, ka kaut kāds lēmums, tu redzēsi, ka viņš izpaudīsies pavisam citādāk, nekā tu biji domājis. Kā mēs varam paskatīties uz izglītību, nevis tādu formālu ēku, nevis formālu procesu, bet bērna iespējošana dzīve realizēt gan sapņus, gan arī iesaistīties pilnvērtīgi Latvijas ekonomika, sabiedrība, arī politika tā skaitā. Un šobrīd, protams, mēs redzam citu ainu. Mēs 1. klasi tiešām tas acis deg un skrien bērns uz 1. stundu pie sava 1. klases audzinātāja. Bet tad jau īstenībā agrāk, 3., 4., 5. klasē, nerunāsim tur par 6., 9. Tas mācīšanas prieks kaut kur pazūd. Un es turpinu sev uzdot šo tādu ļoti praktisku jautājumu. Mēs visi saprotam bērns centrā un bērnu centrēta izglītība, bet kā tad tiešām ļoti praktiski iespējot bērnu un saglabāt pēc iespējas ilgāk? Ja bērns ir ieguvis pamatizglītības atestātu, bet ir zaudējis vispār vēlmi mācīties, kas mūsdienas ir absolūti katram svarīga, tad īstenībā mēs esam viņu pievēluši. Un man tāds ļoti nopietns jautājums ir, kā mēs varētu darboties citādāk, lai nepieveltu viņu tā pēc būtības. Tā galvenā atšķirība ir tajā, ka tiešām daudz vairāk laika pavadīt tieši pie tās problēmas, apiekšanas, saprašanas un nevis caur varbūt normatīviem aktiem, un meklēt tur tādu pirmo risinājumu. Bez šaubām šie visi jautājumi ir ļoti svarīgi, bet tas, protams, neatrisina to jautājumu, kā ikdiena mēs kā skolas kolektīvs vai bērnu dārza kolektīvs vai jebkurš kolektīvs tiešām tā ļoti mērķiecīgi pamana katra bērna vajadzības un varbūt arī neatrisina, bet vismaz pamanīt, atzīt. Es teiktu, ka tas nozīmīgākais mans tāds secinājums ir darboties tieši no otra cilvēka perspektīvas. Tas īstenībā nozīmē to, kā nevis tur varbūt ar teicamniekiem parunāt par viņu pieredzi skolā, bet tieši ar tiem bērniem daudz vairāk iedziļināties ar tiem, kuriem nesanāk, kuriem neveidojas tā saistība ar skolu, jo mēs zinām, ka šobrīd mēs esam viena no pēdējām vietām tieši skolēnu un skolas piederība. Un, man liekas, tas ir tas sākums. Nesākt ar tik daudz tieši ar to infrastruktūru, tieši ar šiem ātriem risinājumiem, bet uzdot sev jautājumu, kā tas nākas, ka mūsu bērniem no ļoti daudzām valstīm viņi nejūt šo piederību. Ko mēs darām citādāk, ko mēs nedaram pietiekami, ka tā uzticēšanās, jo tā piederība ko nozīmē? Ka bērns tic tam, ka skolā iesaistītie cilvēki viņu atbalstīs un palīdzēs. Un šobrīd mūsu bērni to nejūt. Un es domāju, ja mēs varētu ieraudzīt, kāpēc tā ir, tad mēs varētu arī daudz labāk varbūt tikt galā arī ar sekmēm. Un vēl viena lieta droši vien ir šī tiešām maksimāli daudzveidīgu šo pušu, interešu, salāgošana, ieraudzīšana. Kā mēs atzīstam, ka tur būs zaudējumi šīm dažādām pusēm, bet vienlaikus nepazaudēt to mērķi. Dažreiz tieši sanāk tā, ka sistēma strādā uz sistēmu. Sistēma kļūst par mērķi. Un to gan nevajadzētu, man liekas, pieļaut. Mums vajadzētu ieraudzīt, ka sistēma ir tas atbalsts, lai sasniegtu to mērķi, un mērķis ir tas bērns šajā gadījumā. Mēs esam izveidojuši organizāciju, un pēc tam paši kļūstam par šīs organizācijas ķilniekiem. Un kaut kādā mērā arī tas attiecas gan uz valsts pārvaldi, gan kaut kādā mērā uz skolu. Bet kā mēs varētu pārdefinēt? Kā mēs varētu pārdefinēt tiešām nevis kaut ko tehnisko risinājumu piedāvāt, bet tiešām pārdefinēt
mūsu attiecības, mūsu skolas šo nevis vietu, bet to sajiešanu kopā, attiecību būvēšanu, kā tas būtu iespējams. Tie ir tie jautājumi, droši vien, kas ikdiena būtu interesanti tiešām uzdot un pētīt caur vairāk, varbūt caur tieši bērnu prizmu, ko mēs tur varētu ieraudzīt vairāk.